Braucam kopā uz Pentesilijas akadēmiju. Šodien mēs visi iepazināmies, iekārtojāmies, un vakarā gājām uz koncertu Klosteru baznīcā. Otro dienu sākām ar rīta vingrošanu. Turpinājām ar meistarklasēm pikolo un flautas spēlē, un pēc tam tikāmies ar mentālo kouču Veroniku. Trešajā dienā notika ilgi gaidītā Vima Hofa metodas meistarklase un iešana ledus vannā Romana Rindbergera uzraudzībā. Ceturtajā dienā notika dažādas meistarklases, un vakarā izveidojām paši savu noklausīšanos. Piektajā dienā notika solārās un lunārās elpošanas meistarklases. Sestajā dienā norisinājās meistarklases ar flautistu Filipu Bausliju, un pēc tam mēs devāmies uz māju kalnā, lai baudītu mūziku un dalītos stāstos un pieredzēs ar citiem mūziķiem. Septītajā dienā notika noslēguma noklausīšanās, pēc tās noslēguma barbekju. Protams, ar dzīvo mūziku. Noslēdzošajā rītā braucām uz Kalna ezeru pēdējā peldē pirms došanās atpakaļ mājās. Pentesilijas akadēmijā ir fantastiski iespēja mūziķiem iepazīt sevi no dažādiem aspektiem, uzzināt par mūziku un komponistiem daudz vairāk slāņos, kā arī iegūt talantīgus mūziķus, kā paziņus un draugus ar līdzīgām interesēm. Liels paldies Pentesilijas akadēmijai un Signet bankai par iespēju te būt, lai sapņi piepildās!